Numur 115. Modes industrija. Noziegums pret cilvēci. Apsūdzētais patērēšanas formāts. Klusē? Tad es sākšu. Bangladeša. 2013. gads. Es pēkšņi sajutos kā kara zonā. Es dzirdēju kliedzienus zem gruvešiem. Kāds teica, nocērt man kāju un izvelc mani ārā. Glāb mani, brāl! Lūdzu, izglāb mani, brāl! Es gribu dzīvot! Neatceries? Tad es turpināšu. Rana Plaza, 8 stāvu ēka. Vai 1134 mirušie strādnieki neko neizsaka? Un vadītāji tika brīdināti par ēkas slikto stāvokli. Un sienās bija plaisas. Un tomēr cilvēkus spieda strādāt, līdz notika traģēdija. Bojā gājušo vidū bija sievietes un nepilngadīgas meitenes. Mēs negribējām iet augšā rūpnīcas ēkā, bet vadība mūs piespieda iet, sakot, ka ar ēku nav nekādu problēmu. Mēs paņēmām pildspalvu un uzrakstījām uz rokām savas adreses un mobilo tālruņu numurus, lai vecāki varētu atpazīt mūsu līķus. Es zinu, ka tu teiksi, ka tie ir atsevišķi gadījumi. Tad paskaidro, kāpēc kokvilnas ražošanā katru gadu mirst desmitiem tūkstošu cilvēku. Saskaņā ar jaunāko globālās verdzības indeksa ziņojumu, apģērbu ražošana ir pasaulē otrā lielākā vergu darba nozare. Ejam tālāk. Lai saražotu vienu tēkreklu un vienu džinsu pāri, nepieciešams 1 kilograms kokvilnas. Saskaņā ar Pasaules dabas fonda datiem, lai saražotu šo kilogramu, nepieciešams līdz 20 000 litru ūdens. 20 000 litru vienam cilvēkam pietiktu 27 gadiem, ja izdzer normu 2 litrus katru dienu. Un tas ir laikā, kad saldūdens rezerves ir tikai 2,5% no kopējā ūdens apjoma uz planētas. Vai tu to saproti? Tajā pašā laikā katram 3. planētas iedzīvotājam nav pieejams tīrs saldūdens. Vai tiešām džinsi ir svarīgāki par cilvēcisko dzīvību? Indonēzija. Čitarumas upe. Mūsdienās Čitarumas upe ir viena no 3 netīrākajām planētas upēm, bet vēl pirms 40 gadiem šī upe un tās apkārtne tika uzskatīta par tropu paradīzi. Lūk, kā Čitaruma izskatās tagad pie savas iztekas, un tā izskatās, kad tā šķērso lielās pilsētas. Mūsdienās ap Čitarumas upi atrodas vairāk nekā 3000 rūpnīcu, no kurām 1/4 daļa strādā, lai eksportētu audumus pasaules apģērbu zīmoliem. Katra no šīm rūpnīcām katru dienu Čitarumā nopludina ražošanas atkritumus. Pašlaik Čitaruma ir ķīmisko vielu kokteilis, kurā peld beigti dzīvnieki. Smago metālu saturs šeit pārsniedz visas pieļaujamās normas. Dzīvsudraba koncentrācija 4 reizes pārsniedz drošo robežu. Saskaņā ar 2013. gada ziņojumu par ūdens piesārņojuma ietekmi uz Čitarumas upes augšteci Rietumjavā, Indonēzijā, 25 miljoni cilvēku ir atkarīgi no Čitarumas upes. Smagie metāli nesadalās, ūdens uzvārīšana nepalīdz. Cilvēki, kuri regulāri dzer šo ūdeni, ir pakļauti vēža, garīgās atpalicības un attīstības kavēšanās riskam.
Visšausmīgākais ir tas, ka to pašu ūdeni izmanto šo rīsu lauku apūdeņošanai, un visi, kas šeit dzīvo, ēd tajos pašos laukos audzētus rīsus. Rūpnīcas parasti notekūdeņus upē izlaiž naktī. Pirms toksisko atkritumu izmešanas viņi pārliecinās, ka tuvumā neviena nav. Un kā tas liek jums justies? Ar toksiskiem materiāliem rūpnīcā jūs strādājat pasargāti ar aizsarglīdzekļiem, bet pēc tam to visu izgāžat upē. Tas ir ironiski, ka es dažreiz esmu atbildīgs par to, kas notiek. Es jūtu iekšēju konfliktu un trauksmi, bet man vajag ēst, tāpēc man tur nākas strādāt. Tekstilu rūpnīcās strādā 3 miljoni cilvēku. Ražošana, krāsošana un šūšana lielākajiem modes zīmoliem ir $12 miljardi vērta nozare, pateicoties kurai Indonēzijas ekonomika ir lielākā Dienvidaustrumāzijā, bet cena par to ir ekoloģiskā katastrofa un cilvēku dzīvības iznīcināšana. Ķīna. 70% upju un ezeru šajā valstī ir piesārņoti. 2017. gadā vien Ķīnas nevalstiskā organizācija Sabiedrisko un vides lietu institūts IPE fiksēja, ka tekstilrūpniecība ir pieļāvusi vairāk nekā 300,000 vides standartu pārkāpumu. Ķīnā liela nozīme politiskajās sacīkstēs ir upju attīrīšanas pakāpei, tāpēc tika izveidotas īpašas stacijas, kas reģistrē izmešus no dažādām rūpnīcām. Bet problēma ir tā, ka šīs stacijas kontrolē tikai tos reģionus, kas atrodas upju augštecēs. Tātad izrādās, ka zemāk atrodošos uzņēmumu darbība ne tikai netiek regulēta ar attiecīgajiem likumiem, bet pat netiek kontrolēta. Neesi noguris no saviem meliem. Saskaņā ar doto pētījumu par daudzkārtējās jutības par ķīmiskajām vielām izplatību un sekām valstī, no 2008. līdz 2018. gadam iedzīvotāju jūtība par ķīmiskām vielām palielinājusies par 300%, tostarp pret apģērbu, un tas neskatoties uz to, ka lielākā daļa zīmolu apgalvo, ka to materiāli un krāsvielas ir videi draudzīgi un cilvēkiem droši. Turpināsim par vides draudzīgumu. Mani, tāpat kā daudzas cilvēkus uz mūsu planētas Zeme, modes industrija nežēlīgi pievīla, un šī maldināšana bija šāda. Atnākot uz veikaliem, lai veiktu kārtējo pirkumu, es pievērsu vairāk uzmanību tām lietām, uz kurām bija etiķete, izgatavots no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem, un, protams, es devu priekšroku tām, bet kāds man bija pārsteigums, kad vienā no mājaslapām ieraudzīju preces ar līdzīgu etiķeti, tikai daudzkārt dārgākas. Un man kļuva interesanti, tad kur ir kāda atšķirība, kāpēc cenas ir tik atšķirīgas, un es sāku veikt pētījumu. Un tas, ko es atklāju, mani vienkārši šokēja. Mūsu apģērbs parasti ir izgatavots no saliktām šķiedrām. Piemēram, ja tas ir poliesters, tad tam pievieno kokvilnu vai viskozi, un jūs paši saprotat, ka to visu ir gandrīz neiespējami nodalīt. Ņemam parastu jaku, kas ir ražota nejauktas šķiedras, kurā ir aksesuāri. Tas viss ir jāsašķiro, jāatdala, jāpārbauda, un tad jānodod pārstrādei un ražošanas procesam. Tādējādi tas tiešām ir ļoti dārgs produkts, kas vienkārši nevar maksāt mazu naudu. Visvairāk mani šokēja apavu ražotāji, kuri apgalvo, ka viņu apavi ir izgatavoti no plasmasas. Jā, tie ir izgatavoti no plasmasas, bet lielais jautājums ir, kāda veida plasmasa? Jo es kā parastais patērētājs domāju, ka krosenēm ir plasmasas zols un loģiski, ka tiek savāktas daudzas krosenes un no tām tiek izgatavotas jaunas krosenes. Vai arī tā ir tā plasmasa, tās plasmasas pudeles, kas nonāk otrreizējā pārstrādē, bet patiesībā viss ir ne tā. Krosenes tiek izgatavotas no jaunas plasmasas, neskatoties uz to, ka mums jau tā ir lielas problēmas ar plasmasu, bet mēs to vēl arī pavairojam un sakām, ka mūsu krosenes ir videi draudzīgas un izgatavotas no plasmasas. Tādā veidā modes industrija iemicina mūsu modrību. Un tā vietā, lai patiesi rūpētos par vidi, mēs to tikai vēl vairāk piesārņojam. Domājot, ka pērkam produktus ar marķējumu izgatavotu no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem, mēs palīdzam savai planētai, bet patiesībā mēs to nogalinām, ražojot arvien vairāk un vairāk nevajadzīgu preču. Tāpēc man liekas, ka jau tagad ir jāpārstāj būt lohiem, kuriem viegli var sakarināt makaronus uz ausīm. Jau tagad ir vērts nedaudz padomāt par to,
ar ko mūs baro patērētāju formāts un pašiem tikt skaidrībā un izpētīt, kas patiesībā notiek. Realitāte ir tāda, ka pašlaik tikai aptuveni 1% apģērbu tiek pārstrādāti šī vārda burtiskajā nozīmē. 1%? 1%. 1% pārstrādāts? Jā, ja mēs runājam par īstu pārstrādi, kad šķiedras tiek ņemtas, sasmalcinātas un no tām izgatavotas jaunas šķiedras, tad tas ir 1%. Patiesībā ātrās modes veikaliem būtu nepieciešami 12 gadi, lai pārstrādātu to, ko tie pārdod 48 stundās. Labi. Paskaidro sekojošo. Kādēļ tu gadā saražo 400 miljardus kvadrātmetru tekstilu izstrādājumu, bet 60 miljardi no tā tie ir tikai atgriezumi? Ar šādu auduma daudzumu var aptīt mūsu planētu 800 reižu. Tajā pašā laikā katru sekundi tiek sadedzināta viena kravas automašīna ar drēbēm. Un katru gadu izgāstuvē tiek izmestas tonnas jaunu apģērbu. Saki man, vai tev kādreiz pietiks? Cilvēku upuri, vergu darbs, upju iznīcināšana, ekoloģija, pārprodukcija. Priekš kam tas viss? Tavu cīnismu, alkatību, neierobežoto nežēlību nevar noslēpt aiz spilgtas krāsainas modes industrijas izkārtnes. To esi ieslodzījis miljardiem cilvēku patēriņa slazdā un noliki tos uz izdzīvošanas robežas. Vai turpināsi klusēt? Kā es no tevis esmu piekusis? Es zinu, ko ar tevi darīt.